prezentēju jauno produktu Patchful. Metiet to Red Bull ārā. Fokus maniem ADHD cilvēkiem. Latvijā parādījies jauns produkts – Patchful plāksteri ar vitamīniem. Reklāmas saukļi sola labsajūtu, enerģiju, pat vieglākas paģiras. Taču pierādījumu plāksteru efektam diemžēl nav. Medicīnā ar plāksteriem mēdz ievadīt, piemēram, pretsāpju zāles un hormonus, taču vitamīniem tos neizmanto. Līdz šim medicīnā vēl nav izdomāts neviens veids, kā šos vitamīnus stabilizēt, lai viņu tā uzsūkšanos caur ādu tiktu nodrošināt tādā līmenī, ka tad, kad viņš mūsu sistēmā nonāk, ka viņš var nodrošināt kaut kādu šo koncentrāciju. Ārsti skaidro, ka potenciāls uzsūkties ādā ir tikai tauko šķīstošajiem vitamīniem A, D, E un K, kā arī īpašām C vitamīna formām. Taču caur ādu tie gandrīz nemaz nenonāk asinsritē un rada tikai lokālu efektu turpat, kur uzsūcas. Plāksteru izplatītājs Sijā Vepify aicināja mūs iepazīties ar Singo universitātes publikācijām, uz kurām it kā atsaucas ražotājs Ķīnā. Izrādās gan, ka Singo universitātes plāksteriem nav nekādas līdzības ar Patchful. Tie ir biezi ar adatām, kas pārdur ādu un ielaiž vielas asinsritē. Tātad veikalos nopērkamajiem plāksteriem visticamāk nav nekāda efekta. Un kā ar uzmanības deficīta sindromu, par kuru runā Pārkere, pašlaik nav pierādījumu vitamīna efektivitātei UDHS simptomu mazināšanā, vienalga kādā veidā tos uzņem.